Klasikas piekritējiem laiks gādāt Ziemassvētku kartītes, ko ar mīlestību parakstīt un izsūtīt radiem un draugiem. Kartīte, kas pievienota dāvanai, nevien to papildina, bet arī liecina par dāvinātāju labo gaumi, ievērojot dāvināšanas etiķeti. Līderi kartīšu izgatavošanā Latvijā jau 15 gadus ir uzņēmums Puse Plus, kas rūpējas, lai iedzīvotājiem šīs nelielais sveiciens pie dāvanas allaž būtu pieejams visplašākajā sortimentā. Bieži mums arī jautā par to, ka tagad ir elektroniskās kartītes, vai tiešām kartiņas ir vairs vajadzīgas. Es teiktu, ka noteikti ir vajadzīgas. Pirmkārtām tas ir emocionāls un personīgs sveiciens. To cilvēks raksta ar roku. Ar īsziņām ir tā, ka viņš izlasa, aizver un kaut kur viņa paliek. Birojos parasti tās kartītes elektroniski saņem priekšnieks vai sekretāra, un tādējādi arī viss kolektīvs viņas neredz. Bet smuki izlikta kartīte noteikti, ka ir daudz mīļāks un sirsnīgāks sveiciens. Mairai no bērnības visspilgtāk atmiņā ir saglabājušās savulaik izdotās sirsnīgās Margaritas Stārastes zīmētās kartītes. Arī pat laban, lai pircējs kartīti ievērotu un pirktu, tai ir jābūt nevien modernai, bet arī mīļai un skaistai. To uzņēmums ievēro ik gadu, apmeklējot dažādas izstādes un pērkot ārzemju mākslinieku zīmējumus, kā arī ieviešot dažādus sezonas jaunumus. Šogad kartīšu izdevēji ir laiduši klajā kolekciju ar samta apdruku. Te varbūt var redzēt labāk, ka šai kartītē ir tā samta apdarīta sarkanā, viņa uzreiz rada tādu mīkstumu, siltumu. Viņa uzreiz izskatās arī telpiskāka. Pirms kartīte mīļi piekļaujas kādai dāvanai. Tās izstrādes ceļš sākas pie māksliniekiem un dizaineriem. Iesūtītās kartīšu skices sākumā tiek kritiski izvērtētas. Protams, pakaļ, kas cilvēkiem ļoti patīk, putniņi, ko mēs noteikti ražosim. Zīmētas ainaviņas, kas ļoti patīk tradicionālam pircējam. Derīgās ieskanēs un apstrādās datorā, savukārt nederīgās atdos autoriem vai pataupīs nākamajam gadam. Fotografētajām kartītēm sākumā bildē kompozīcijas profesionālā studijā. Tad datorgrafiķis attēlus datorā apstrādā, aizpilda zeltījumu vietas, ierāmē attēlus un pievieno tekstu. Kartīšu paraugus izprintē, lai tālāk tos nodotu tipogrāfijā. Tipogrāfijā kartiņas tiek sarežotas, sadrukātas, un tad viņas atnāk pie mums šādā izskatā. Tad mēs viņas liekam katru veidu savā kastītē, un viņas mums ir sabandrolētas tā pa 50. Vai mēs ļoti gaidām, jo mēs gribam redzēt gan tās krāsas, gan arī tos jaunumus, un arī veikali mums zvana un prasa, kad tad būs kādi jaunumi no kartiņām. No tipogrāfijas atvestās kartītes pakotājas naski iesaiņo. Pievieno kartītei aploksni un komplektu ieliek caurspīdīgā maisiņā. Dienā pakotāji šādi var sakomplektēt līdz 5000 kartīšu. Tālākais kartīšu ceļš jau ir līdz veikalu, grāmatnīcu, pasta un kiosku plauktiem. Īpaši mīļas un iecienītas mums ir šīs mazās dāvanu kartītes, ko cilvēki iegādājās pieliekot pie dāvaniņām, kas ir kā mīļš, silts sveiciens, kur cilvēks var uzrakstīt savu vēlamo tekstiņu. Korporatīvajām kartītēm pēc atsevišķa pasūtījuma var pievienot un izdrukāt atbilstošu tekstu. Tie, kuri novērtē roku darbu, var izvēlēties šādi darinātas kartītes. Atsevišķā darbnīcā kartīšu dizaineri griež līmē un rotā kartītes ar papildu elementiem. Tā vienkārši izlaižam cauri. Bez tā reliefiņa, es domāju, nebūtu tik smuki. Tas ir tā, ka mākslinieks, viņš, piemēram, ierauga bildīti, un viņš uzreiz, galvā viņam tā kā top tas viss, viņš uzreiz redz, kur to bildīti varētu likt. Nav tā, ka viņš vienkārši pieliek un tas jāapdomā, jāpaskatās. Pasaules līderi kartīšu izgatavošanā arvien ir Anglija un Vācija, taču arī mūsu pašu Latvijā ražotās Puse Plus kartītes ir konkurētspējīgas izdevēju tirgos. Tuvojoties Ziemassvētkiem, pircējiem gan nāksies nedaudz palauzīt galvu kartīšu izvēlē, jo uzņēmums ir parūpējies, lai to būtu daudz, tās būtu krāšņas un jebkurai gaumei.